Lieta, ko noteikti iesaku nepalaist garām, ir šodien, 11. augustā, 8:00 vakarā, būsim YouTube tiešrādē Kripto #1 YouTube kanālā. Iesim cauri par notiekušo tirgu, kāds aktualitātes un kas mūs sagaida tuvākā tālākā nākotnē. Tā kā pieslēdzies šodien 8:00 vakarā. Krievijas banka, jeb centrālā banka, devusi zaļo gaismu Bitcoin tirdzniecībai un to atļaus darīt tikai vietējām biržām. Amerikas ETF-os nedēļa iesākusies ar negatīvu zīmi, jeb lielāku outflowu. Nauda izplūda gan no Bitcoin, gan arī no Ethereuma. Baltais nams nav mainījis savus domas un turpina virzīt uz priekšu šo te Clarity Act, kuru tad atkal varētu izskatīt septembrī, jo šobrīd tur ir vasaras pārtraukums iestājies. Tā kā redzēsim, kā tas viss notiksies. Ja tev interesē kripto, ieskaties manu profilu aprakstu linkā.